Tas ir priekš cilvēkiem, un tehnoloģijas tikai garantē šo dzīves kvalitāti. Es esmu bijusi pareizā vietā un pareizā laikā. Es neesmu tikai vienkārši tracēdējusi skolā, bet man tas tiešām padodas. Man liekas, svarīgi ir neteikt nē. Pat ja tu nezini, kā tas jādara, tas deva tādu azartu, kaut ko elektronizēt, kaut ko digitalizēt. Ir reizes rīti, kad ir jāvelk sevi aiz matiem no gultas ārā suņu trenēšanā. Gan ar projektiem, gan darbā vispār. Galvenais ir pacietība. IT vispār tāda joma, kur visu laiku ir jāmācās. Šajā Atkadēji IT epizodē pie mums studijā ciemojas Linda Alksne. Linda ir IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja un IT projektu vadītāja Liepājas pašvaldībā. Lindas ikdienas sastāv no dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar tehnoloģijām un IT projektu vadīšanu. IT risinājumu ieviešana, finansējumu piesaisti, apmācību organizēšana un daudzām citām. Pie tam Linda arī pasniedz lekcijas Liepājas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī viņa ir Rīgas Stradiņu universitātes digitālo prasmju eksperte. Šodien Linda padalīsies ar to, kādi ir lielākie izaicinājumi IT projektu vadītājiem, kā arī mēs parunāsim par to, kā Linda nonāca līdz IT projektu vadītājas amatam. Apspriedīsim arī izglītību, jo pavisam nesen Linda ir ieguvusi doktora grādu e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības programmā. Interesants fakts – Lindas suņuks Lego ir piedalījies suņu agility pasaules čempionātā. Bet tagad lecam iekšā un atkadēsim IT projektu vadītāju profesiju. Čau, Linda! Prieks satikt tevi mūsu Atkadēji IT Liepājas studijā. Čau, Agate! Paldies, ka tu mani paaicināji. Šodien parunāsim par IT un pašvaldībām un par IT projektiem, par Eiropas līmeņa projektiem. Un kam gan labāk šo visu jautāt, ja ne tev? Un tāpēc pastāsti, kas ir tas, ko tu dari ikdienā? Ņemsim vērā to, ka Liepājas pašvaldība ir maza, tāpēc es nevaru uz sevi tā attiecināt tikai, kad es vadu IT projektus. Tā nav. Es daru vēl arī paralēli daudz citas IT lietiņas, bet koncentrējos uz IT projektiem, tieši uz finansējuma piesaisti un tādu ideju realizēšanu, kaut kādas jaunas idejas vai kaut ko, kas redzēts kaut kur citur, mēģinam tad atvest un ieviest šeit Liepājā. Kas ir tie aktuālie IT projekti, kas notiek Liepājā šobrīd? Šobrīd. Tā. Viens no tādiem aktuālākajiem, kas nav Eiropas projekts, gan, bet, manuprāt, tas būs tāds liels pienesums Liepājai, ir e-pakalpojumu portāla. Tā kā jaunās versijas izstrāde. Tas ir vairāk tieši priekš iedzīvotājiem un viņu ērtībām un vispār, lai digitalizētu dažādas pakalpojumus un procedūras pašvaldībā. No Eiropas projektiem mums ir atvērto datu projekts. Tas ir tāds jaudīgs projekts kopā ar 9 citiem partneriem no Eiropas, pieredzējušākiem, netik pieredzējušiem un ļoti pieredzējušiem, lai mēs virzītu šo atvērto datu tēmu šeit Liepājā, jo Latvijā un Liepājā tā ir vēl tādos ļoti pirmsākumos salīdzinoši, kā ir jābūt. Un kā jau ir citur Eiropā. Un vēl tāds mans prieka projektiņš ir Smart City projekts kopā ar Valencijas pilsētu, kur mēs cenšamies izveidot viedas pilsētas mērķu karti Liepājai. Un tas iet kopā vēl ar tādām aktivitātēm kā sensoru uzstādīšanu Liepājā un depozītu glāžu pilotu projektu un e-studiju vides ieviešanu pašvaldības darbiniekiem. Tā kā tie ir tādi aktuālākie. Un kopumā man liekas, ka Liepāja ir ļoti atvērta šīm jaunajām idejām un tehnoloģijām kā tādām, ar dažādiem sensoriem bērndārzos, ar dažādiem sensoriem citās iestādēs. Un šie soļi, kas šobrīd tiek spērti, liks labu pamatu arī turpmāk labākai datu kvalitātei, labākām iespējām iedzīvotājiem, kas arī es arī esmu liepājnieks, un katram liepājniekam ir prieks, ka varēs sasniegt vai iegūt Liepājas pakalpojumus no kabatas. Burtiski telefonā būs pieejams viss tas, kas iedzīvotājiem pienākās, un plus vēl atvieglo dzīvi. Tas ir
Super fantastiski, un tas viss ir procesā, un tas jau ir sācies arī digitālās biļetes un visi tie daudzie foršie projekti, kas notiek, un ir tiešām sajūta, kā IT cilvēkam, ka viss notiek. Protams, ir vēl daudz vietas izaugsmē, bet nu tiešām viss notiek. Man patika tāds par viedajām pilsētām. Es lasīju kaut kur, kad viedas pilsētas jau nav runa par tehnoloģijām, bet kad tas ir priekš cilvēkiem un tehnoloģijas tikai garantē šo dzīves kvalitāti, un tad tā ir tā viedpilsēta. Tieši tā. Tā kā jāejam uz to. Tāpēc pastāsti, kā virzījās, kā attīstījās tavs karjeras ceļš, kā tu nokļuvi pašvaldībā, un kas ir jādara kādam, kurš varbūt arī vēlās kaut ko darīt savas pilsētas labā un tieši IT jomā. Kā tu būvēji savu karjeru un kā tu nonāci līdz šim punktam? Nu jā, man jāsaka, ka tas ir garš ceļš. Es gan, protams, ceru, ka tas nav tā kā gals. Ja? Es šobrīd arī daudz mācos, bet sākums, principā, tas viss ir virzījies, pat es teiktu nejauši, bet es esmu visur atradusi to, man liekas, esmu bijusi pareizā vietā un pareizā laikā. Jo tad, kad es pabeidzu vidusskolu tālajos gados, tad man likās, ka es sāku parādīties mobilie telefoni. Es tā domāju, es gribu strādāt kaut ko mobiliem telefoniem. Un es iestājos Tehniskajā universitātē, man liekas, pašā grūtākajā fakultātē, kas ir elektrotehnoloģiju un telekomunikāciju fakultāte. Un es biju vienkārši šokā, ko tur mācīju. Jo, protams, līdz mobiliem telefoniem mēs pirmo reizi, man liekas, sākām kaut ko maģistros mācīties. Tas pamats bija augstākā fizika, matemātika, tur elektroķēžu, signālu teorija, ļoti, ļoti tāds sarežģīts, bet kaut kā izlauzos cauri. Un mani paaicināja strādāt tā laika RTU iekšējo sakaru tīkla vadītājs, jo viņam vajadzēja tādu meiteni asistenti, kas mācās kaut kur, RTU. Viņam bija galvenais, kad jāmācās RTU, un tad paaicināja man strādāt. Un, sākumā tie darbiņi, protams, bija tādi vienkārši, tur vajadzēja, bet es beidzot varēju strādāt ar mobiliem telefoniem arī, un tas bija tāds pirmais solis, un tad es arī sapratu, ka man īstenībā padodas, ka man padodas ar lietotājiem strādāt, ka man padodas izskaidrot kaut ko, kad es saprotu, kad ātri mācos. Tas bija priekš sevis tāda atklāsme, kad es neesmu tikai vienkārši tur atsēdējusi skolā, bet man tas tiešām padodas. Un tad sāka veidoties IT departaments Tehniskajā universitātē. Tad to iekšējo sakaru tīklu palika apakšā zem departamenta, un es sāku strādāt lietotāju atbalsta centrā. Un tad pamazām sāku vadīt lietotāju atbalsta centru. Es biju nostrādāju principā 10 gadus. Un tad dzīve mani atveda uz Liepāju ģimenes apstākļu dēļ. Un tad es domāju, ka jāpasās kaut kas Liepājā. Un tieši bija sludinājums, kad es ielasu to sludinājumu, man liekas, tas man pilnībā atbilst. Un tad es sāku strādāt pašvaldībā, arī sākumā lietotāju atbalsta. Tas nebija centrs, es biju viens cilvēks uz lietotāju atbalstu. Un tad vienreiz tas bija īstenībā tā smieklīgi atcerēties. Man mērs pazvanīja un pajautāja, lai es viņam pieinstalēju printeri. Un es tā ļoti profesionāli to izdarīju. Un pēc tam viņš man pasauca augšā un tāds, hei, varbūt tu gribi strādāt ar IT projektiem. Un, protams, tajā brīdī es to nekad nebiju darījusi, bet es teicu, jā. Jā. Man liekas, svarīgi ir neteikt nē. Pat ja tu nezini, kā tas jādara. Jo svarīgi ir tiešām, ka tev dod iespēju mācīties. Jau vairāk kā 2 gadi, un esmu nokļuvusi līdz IT projektiem. Un sākumā, protams, bija tā, ka neapstiprina šos projektus, un tad tev liekas, ko es te daru vispār. Bet pamazām jau, kad ir tie veiksmes stāsti, tad liekas, jo man patīk to darīt. Man patīk tās idejas, man patīk tā sajūta, kad apstiprina to projektu. Un, komunicēt ar kolēģiem un citām pašvaldībām. Tā ļoti interesanti. Kaut kā tāds mans ceļš. Ne tikai, ka gribējās nokļūt līdz projektiem, bet jau ir iegūti pirmie projekti un jau ir pat pabeigtie projekti.
kas ir viss. Jā, pirmais sasniegts. projekts bija mūsu paperless projekts, kas bija ļoti mazs projekts, bet manuprāt, viņam bija milzīga ietekme uz visiem mūsu darbiniekiem, administrācijā. Padalies ar rezultātiem, par ko bija šis projekts. Jo šis ir tiešām, kad ieraudzīju rezultātus, es pat biju pārsteigta. Es biju tajā projektā iesaistīta, bet ar visu to es biju patīkami pārsteigta. Jā, galvenā doma bija samazināt tātad izdruku skaitu. Protams, es nevaru teikt, ka tikai un vienīgi tāpēc, ka mums bija šis paperless projekts, mums bija tik fantastiski rezultāti. Noteikti arī Covid tam visam palīdzēja, jo mēs tajā brīdī arī kaut kādas procedūras vienkāršojām un elektronizējām. Bet noteikti tas, ka pavilkās vadība un tā kā arī ne tikai pie IT daļas nevarēja nākt ar izdrukātu lapu, bet arī, ja ieejot pie vadības, prasīja, kāpēc tu izdrukāji to, kāpēc man te nes papīrā, nevis elektroniski. Un tas deva tiešām tādu azartu kaut ko elektronizēt, kaut ko digitalizēt visās nodaļās. Un mēs vienu no mērķiem arī ielikām, kad ir 80% dokumentācijā jābūt elektroniski. Un tad visi centās kaut kā samazināt tās izdrukas un mācīties kaut ko jaunu. Un arī apgādājām visus ar 2 monitoriem, lai nav jādrukā. Un 75% samazinājām izdruku skaitu. Vispār papīra patēriņu tā, jā, uz toneriem arī ar visu to, kad cenas cēlās tirgū gan papīram, gan toneriem arī iekonomējām kaut kādus 40% tieši naudas ziņā. Tā kā jā, ļoti tāds mīļš projektiņš un foršs, man liekas. Un tagad jāmēģina tikai uz iestādēm vairāk to tālāk nest. Tieši tā. Projekts izrādījās izdevīgs. Izrādījās efektīvs un galvenais mainīja ieradumus, kas, man liekas, ir viena no tām grūtākajām lietām jebkuram, gan cilvēkam, kā vienkārši cilvēkam, gan iestādēm, un ir īpaši arī publiskajā sektorā, kur ir daudzas lietas, ka vienkārši mēs tā darām. Un te pēkšņi ir mainīts viss tas ieradums un viss, kā mēs strādājam un kļūstam digitālāk un rezultātā viedāki. Jā, bet es teikšu, ka vēl ir arī daudz, kur vēl tiekties, kad vēl daži tie ieradumi ir jāpamaina, bet ar apmācībām mums, starp citu, arī projektā bija apmācības visiem darbiniekiem, lai sekmētu šo ieradumu maiņu. Perfekti. Pastāst nedaudz vairāk, kāda ir šobrīd tava profesionālā ikdiena? Ko tad tu dari? Vai tu visu dienu instalē printerus, vai tu visu dienu raksti projektus, vai kas no kā sastāv tava ikdiena? Es vairs printerus neinstalēju, es esmu pakāpusies šajā karjeras kāpnēs, bet, ja vajag, es arī pieinstalēju. Kā jau es teicu, pašvaldība ir maza un mēs darām visu patiesībā. Ja vajag, visi pieslēdzās un mēs tiešām kā komanda strādājam. Un, ja arī vajadzēs toneri nomainīt, aiziesim, izdarīsim. Un tas, protams, mazāk jau, bet tā mana ikdiena, es gribētu sākt ar to, ka es no rītiem skrienu un sakārtoju savas domas. Tas īstenībā ir tā ir ļoti liela disciplīna. Ir reizes rīti, kad ir jāvelk sevi aiz matiem no gultas ārā, bet tas dod tādu enerģiju visai dienai un tiešām palīdz sakārtot domas. Es ļoti bieži arī, kad skrienu, es domāju kaut kādas projektu idejas vai atrisinājumu vai kaut ko, jo tas ir mans laiks un tad man neviens netraucē. Tad man, protams, ir tāds mazais hauss ar bērniem, bet tad, kad es nokļūstu darbā, tad, protams, pirmais ir kaut kāda ēpastu izlasīšana, kā jau droši vien visiem. Un, tā kā jau tie projekti paliek vairāk, tad jau ir šīs te prioritātes, termiņi. Piemēram, vienā projektā ir jāiesniedz atskaite, nākošā jāsāk gatavot iepirkums, citā jāmeklē kaut vai ēdinātājs tur mācībām. Un tas šobrīd ir tā, ka es to daru. Man ir kaut kādi cilvēki, kas jau man palīdz, ka mēs arī piesaistam no pašvaldības un tevi arī. Un tad mēs tā kā komandiņa sadalām tos uzdevumus. Un tas, principā, nosaka tas, kas man tajā dienā ir jāizdara, tās prioritātes, jo katru dienu viņas ir mainās, jo ar ārzemju partneriem ir ļoti interesanti strādāt. Viņi bieži visu, es nevaru teikt, ka visi, bet bieži vien ir tā, ka kaut kādā pēdējā brīdī paprasa vai viņiem ir atvaļinājums, viņi neko, tu klusums, un tad davai. Un tā mēs esam tādi vairāk, kas grib laicīgi izdarīt.
Dažreiz varbūt tu izdari vairāk nekā vajag, jo tu tā kā esi gatavojies tai nodošanai. Ir kaut kāda projekta, kas prasa jāatskaitas. Tas ir tāds atkal grūtāk jau, jo tad tev jāvāc atkal viss kopā, kaut kas jāraksta jau pa vairākām reizēm. Tad es piedalos arī sapulcēs. Mums ir projektu vadības grupa. Ne katru dienu mums tur ir pēc vajadzības, bet tas arī ir tāds, kas palīdz mums saprast arī, kas notiek citās nodaļās, kādi projekti ir aktuāli un varbūt mēs varam kaut kur sastrādāties. Tur mēs prezentējam tos projektus, ko mēs grasāmies iesniegt, lai vadības atbalstu iegūtu. Tad ir arī iekšējie kaut kādi projektiņi. Tad es esmu arī atbildīga par pašu to e-pakalpojumu portālu. Principā lietotāju atbalsts e-pakalpojumu portālam ir uz mani. Vēl es esmu atbildīga par pakalpojumu aprakstiem Latvijā. Tad arī man jāskatās, lai viss vienmēr ir tā kā atjaunots, un tur ik pa laikam ir kaut kādas lielas izmaiņas, tā kā viņi maina. Tagad pēdējais bija, viņi nomainīja šo te portālu, kur tu administrē to visu, un tad visus 140 pakalpojumus pārmigrē, un tev atkal jāpārskata. Un tad es, protams, skatos arī jaunākos uzsaukumus meklēju, skatos termiņus, meklēju partnerus, un tā. Un visu līmeņu projektiem, gan vietējiem, gan starptautiskiem, Baltijas līmeņa, Eiropas līmeņa projektiem, viss iet šobrīd tajā IT jomā. Tu esi tas cilvēks, kurš skatās, meklē un redz. Bet ko es šeit vēl gribu pielikt klāt? Kā par vakaru. Vakarā, protams, ģimene, vīrs, 2 jauki bērni un suns čempions. Pastāstīja varbūt nedaudz par to, kad ir sajūta, ka tev izdodas viss, ko tu dari, un tāpēc Liepājā ir šie jaudīgie projekti, bet tavs hobijs ar suņuku. Jā, tas arī sākās tā. Es Rīgā tad dzīvoju vēl, un man bija tāda filma, kādreiz tāda gudrā blondīne, un viņai bija tāds sunīts. Es domāju, kā es gribētu tādu sunīti, ļoti tādu, man tā piestāvētu, man likās, un tā. Un tad es tiešām atradu tādu sunīti, un, protams, tad es biju tāda nezinoša šajā kinoloģijas jomā, un es paņēmu sunīti, ko es atradu un lai man būtu lētāk un tā tālāk, un tad tas mazais sunītis izauga par tādu garkājai, gribu būt čivava sunīti, un es domāju, kaut kas ar viņu ir jādara. Un kaut kādā izstādē es redzēju šo agility sporta veidu, kad man likās, forši, un es tādu vairāk, gāju pat dēļ tā suņa, lai, viņam būtu kaut kāda kaut kas vēl bez sēdēšanas mājās, ja, un nesāšanas somā, kurā viņš vairs nederēja īsti. Un tad es kaut kā, sākums arī bija grūts, tāpat kā visur īstenībā. Sākums bija grūts, es dažreiz vienkārši raudādam gāju prom no tiem treniņiem, jo viņš bija vienkārši jau izlaists suns tajā brīdī, tā kā mans pirmais suns, un viņš tur skrēja prom, un es domāju, ka es nekad vairs nenākšu atpakaļ, bet tas, man liekas, ir gan suņu trenēšanā, gan ar projektiem, gan darbā vispār galvenais pacietība. Es arī tagad, kad nāk pie manis mācīties, es saku, galvenais ir pacietība. Tikai no tā būs atkarīgi jūsu šie sasniegumi. Un es nepadevos, un tad es ar to mazo sunīti, jo mēs daudz kur izbraukājām, gan mēs bijām Čehijā, gan Polijā uz sacensībām, un tad es pārācu uz Liepāju, un es sapratu, ka te nav kur trenēties. Un protams, kad bērni bija mazi, tad, kad zīdaiņi bija, tad es nekur tā baigi nerāvos. Bet tad es tā uztaisīju pati tādu mazu skoliņu, un tagad mēs trenējamies, pie manis brauc trenēties, un man jau ir audzēkņi, kas jau brauc uz sacensībām, un ar mani tagadējo suni Lego mēs bijām pasaules čempionātā. Jā. Austrijā. Mums bija jābrauc arī šogad, bet Lagucītis saslima tieši. Tā. Es domāju, ka man piemīt tā, varbūt, ka es nepadodos. Jo, ja es padotos, es droši vien arī nebūtu pabeigusi ar TU. bet
Dažreiz tas varbūt nav tik interesanti kaut kādā sākumā vai grūti. Nu, jā, man liekas, tas man piemīt, ka es eju līdz galam. Ja es kaut ko apņemos, tad es kaut kādu līdz galam izdaru. Tieši tā. Varbūt, kamēr mēs esam pie nepadošanās, kas ir visizaicinošākais darbā, pašvaldībā, IT daļā? Kas izaicina tavu pacietību? Īsāk sakot, neredzu tādu kopības sajūtu valstī kopumā, kad ir viens mērķis. Man tiešām liekas, ka katra pilsēta dara pa savam. Vienas un tos pašus pakalpojumus, ko varētu centralizēt, mēs mocam pa savam, domājam pa savam. Un, varbūt mums prasa no valsts izdomāt kaut kādas inovācijas, bet nav sakārtots pamats kaut kāds. Tā laikam. Tas ir izaicinoši. Un tad vēl svarīgāk par to, kas tevi motivē, kas tevi iedvesmo darbā, pašvaldībā, tieši ar IT? Laikam jau mani motivē pašai arī tāda sava kaut kāda ērtība, lai es savā pilsētā varu ērti un kvalitatīvi dzīvot. Man ļoti patīk tā sajūta, ka pie manis atbrauc ciemos mans tētis, piemēram, no Talsiem, un viņi saka, wow, cik jums tas forši ir. Un man, protams, motivē, lai Liepāja būtu pirmā kaut kādā jomā vai kaut kas tāds, vai bērniem parādīt kaut ko jaunu un pateikt. Tā kā mums bija tas viedais soliņš, piemēram, tad es ar mazo biju tieši klāt, kad viņi uzstādīja, un tad viņiem likās tā, wow, droši vien kaut kāds piemērs saviem bērniem, un lai kaut kā atrisinātu kaut kādas lietas, kas man pašai kaitina. Tādas, kuras redzu, kur var būt uzlabojumi un nav jātērē laiks kaut kādām rindām vai tādām bezjēdzīgām procedūrām. Mani motivē arī iespēja redzēt, kas notiek citās pašvaldībās. Man tiešām motivē tas. Man ļoti patīk aizbraukt kaut kur un redzēt, kā citur Eiropā strādā. Un ar to atbraukt šeit un pateikt, bet citur jau sen to dara. Tā kā ar tām pašām depozītu glāzēm, kas mums šobrīd ir pašā iesākumā, mēs aizbraucam citur, un tur jau elementāros pasākumos tas viss tiek nodrošināts, un tas nav nekas tāds. Ja? Bet mums šeit atkal ir jāsāk no tās nulles un jāpierāda, kāpēc to vajag. Un tagad jāstāsta katram un atkal jāizglīto gan tirgotāji, gan iedzīvotāji, kāpēc to vajag. Tā kā, mani motivē kaut kāda tāda, izaugsme laikam jau. Un iespēja uzlabot savu pilsētu. Man liekas, tas ir tāds caurstrāvojošs sajūta visos projektos, kur mēs esam darbojušās kopā, un arī vēl citi cilvēki no pašvaldības, ka tiešām ir tāda tīra vēlme kaut ko padarīt vienkārši labāk. Kā būtu, ja būtu labāk? Tas arī man motivē. Piekrīt. Kā ir ar prasmēm un visādām kvalifikācijām? Un, cik es saprotu, tu esi par augstāko izglītību, ka to vajag. Ko vēl vajag? Kādas prasmes? Ko vajag, lai strādātu IT un plus vēl šajā pašvaldību kontekstā? Par augstāko izglītību es esmu, bet tīri no tā viedokļa, kad tā ir, man liekas, tāda pirmā dzīves skola, kur tu iemācies nepadoties. Ka tu iemācies pat, ja tev varbūt neinteresē kaut kāds priekšmets, bet tu tik un tā spēj savākties, izdarīt un nodot un dabūt nokārtot. Un arī tas gala darbs, liekas, priekš kā man tur jāraksta, es jau tur iemācījos, tur visu, ko man vajag, un tas tikai nepabeidz, jo priekš kā man tur jāraksta. Bet pēc tam jau tu dzīvē saskaries, ka tev tur jānodod atskaites, tev jāraksta tādi apraksti kaut kādi, tik un tā jau saskaries, un tad, ja tev ir kaut kāda pieredze, tas jau viss ir pieredzē. Tāpēc es nedomāju, ka augstākā izglītība ir domāta tāpēc, lai es izmācos, un es jau būšu gatavs izcepts profesionālis, bet ir tas tāda pirmā skola nepadoties. Jā, bet no prasmēm, IT vispār tāda joma, kur visu laiku ir jāmācās, kur tu nevari tā kā atslābt. Ja? Visu laiku kaut kas jauns ir, un tev jābūt lietas kursā, un īpaši, ja tu strādā cilvēkiem, un tā, ka viņi gaida no tevis, ka tu jau viņiem
palīdzēsi. Arī tas nav obligāti darbā, jo tas jau arī ikdienā. Tu jau tur IT, atnāc man tur, nezinu, televizoram kaut ko sataisi. Bet, tāds, ka no tevis to prasa visu laiku, ka tu būsi tāda tā kā solīta priekšā visiem citiem. Tāpēc jābūt ar vēlmei mācīties visu laiku. Jā, tā ir tāda, ka bez kā jau, man liekas, arī es tā nevaru, kad man gribas visu laiku kaut ko mācīties klāt, lai man liekas, ka es tā kā, tieku visam līdzi. Un tad jau, man liekas, atkarīgs no tā, ko tu gribi darīt. Ja ar IT projektiem tieši tad ir jābūt tiešām komunikācijas prasmēm. Angļu valodai, to es pasvītrotu ar 3 svītrām. Angļu valodai, treniņam angļu valodā ļoti svarīgi, tiešām. It sevišķi, rakstīt jau tagad ir viegli ar visādiem IT palīgiem, vai ne? Bet tieši tas treniņš runāšanā un komunikācijā, kaut vai runāt ne par ko, jāmāk, nevis tikai atbildēt par jautājumiem, sevišķi, kad mēs tiekamies kaut kādās ārzemju vizītēs, piemēram. Jāmāk pastāstīt par sevi, par pilsētu, tas ir svarīgi. Pārējais jau, man liekas, ja tu gribi mācīties un spēj komunicēt, tad jau pārējais izdosies. Ok, tas der. Jā, jo tā arī ir. Tā. Ja, pieņemsim, ir kāds IT cilvēks, vai cilvēks, kurš studē, vai arī cilvēks ir saklausījis tavā stāstījumā kaut ko, ka pilsēta, man arī pilsēta ir svarīga, un kad es gribētu sniegt pilsētai palīdzīgu roku un kaut ko padarīt labāk pilsētā, un ka šis cilvēks varbūt tiešām grib pievienoties pašvaldības komandai, kas būtu tas, ko tu ieteiktu šim cilvēkam apgūt vai pieķert klāt, vai kā būvēt savu CV, lai būtu piemērots tieši IT, bet pašvaldībā? Kas būtu jāsaprot? Tieši priekš pašvaldības, manuprāt, nekas tāds speciāls nav jāmācās. Mums arī studenti tiešām piesakās praksē. Pārsvarā viņi gan tā kā meklē to pieredzi programmēšanā, kas pašvaldībā nav. Mūsu pašvaldībā nav, bet pieredzi pieteikties uz praksi pašvaldībā, laipni gaidīti. Mēs izvērtējam, un ja ir tiešām, mēs redzam, ka tam cilvēkam ir tieši tā vēlme mācīties to, ko mēs darām, mēs pārsvarā arī, man liekas, apstiprinam šīs prakses. Jā, bet tā speciāli priekš pašvaldības neko, man liekas, mācīties nevajag. To var apgūt pašvaldībā. Es tāpat, kad sāku strādāt, es arī nezināju, kas ir tie deputāti tur, un kas ir administrācija un kas ir iestādes. Jo es pieļauju, ka iedzīvotājiem ir līdzīgi, ka viņam viss ir tā kā, vienkārši pašvaldība, dome. Un tad jau, kad tu sāc strādāt, jo to struktūru saprot, tad iekšēji, bet speciāli es nedomāju, ka tur kaut kas tā jāmācās. Es domāju, ka jākoncentrējās uz savām interesēm un vēlmēm, un tad jau. Tas, kas man, ko es uz mirkli aizmirsu, bet es uzreiz arī atcerējos tikko, kā mēs sākām runāt par izglītību, ka tev ir doktora grāds IT jomā. Un ne tikai, ka doktora grāds, bet to arī pasniedz universitātē. Un tu sadarbojies ar dažādām universitātēm, un tev šis izglītības joma ir ļoti aktuāla. Gan, ka tu pati, tas ir kaut kas, ko tu cieni, un pēc kā tu esi, ko tu esi rūpīgi veidojusi, kas ir izglītība. Un doktora grāds, un ka tu pat arī pasniedz, varbūt, ko tu saskati, kāda veida prasmes vēl derētu papildus Latvijas izglītības sistēmā vai tieši IT nozarē, vai kā tu skaties uz izglītības jomu kā tādu? Tas, kas man šķiet, kas pietrūkst Latvijas izglītības sistēmā, tieši augstākajā izglītībā, ir tieši šī praktiskā daļa. Ja ir kaut kādas programmas, kur ir šī prakse un kur studenti arī, bet arī tas, ka viņiem ir jāmeklē pašiem šī prakse, un cik es saprotu, tas nav tik viegli. Kaut kur jau kaut kas palīdz. Citur varbūt tas tiek formāli nokārtots. Manuprāt, prakse daudz kur. Ko es esmu bijusi Erasmus Itālijas universitātē arī un Valencijas universitātē, viņiem ir ļoti lielas iespējas šīm praktiskajām lietām. Tiešām viņi sadarbojās daudz ar uzņēmējiem.
maģistra darbus izstrādā un doktora darbus izstrādā kopā ar uzņēmumiem. Es saprotu, ka RTU uz to iet. Ja man ir doktora grāds, tas arī principā varbūt ir viens tāda lieta, ko es vienkārši izdarīju līdz galam. Ja tad, kad es pārvācos uz Liepāju pirms 10 gadiem, tad man piedzima bērniņš. Es domāju, ko tad es te darīšu? Tad jāiestājās universitātē. Un es iestājos, un es gan 9 gadus mācījos, ja? bet kaut kā līdz beigām es tiku. Man ļoti atbalstīja vadītājs Andris Ozols. Viņš ir super pasniedzējs man kopš 1. kursa RTU. Un jā, man liekas, tā darba tēma bija tāda, varbūt netik populāra, ja, un daudziem varbūt arī neizprotama līdz galam. Bet mēs, strādājot pie šīs tēmas, nonācām pie ļoti daudz interesantām lietām, un mani pašu aizrāva arī šī tēma, un tas bija tieši par video lekcijām un par video lekciju kvalitāti un pasniegšanas veidu, un kā šo informāciju nogādāt studentiem efektīvāk. Un, jā, tas tāds piedzīvojums arī sava veida, bet arī ar ļoti lielu pacietības treniņu. Un tā. Un tu man teici, ka, ja es pabeigšu šo te doktora grādu, man uzaicinās uz Atkudē IT, un tad jau tā man arī bija tāda motivācija. Jā, doktore Alksne, taisnība. Varbūt tad finišējot mūsu sarunu, iedomāsimies, ka ir kāds cilvēks, kurš skatās un domā, bāc, forši tā Linda, ko izstāstīja, un tas IT man jau sen ir sirsniņā, un tās pašvaldības arī, kad grib sniegt pienesumu. Ko tu varbūt ieteikt kādam, kurš skatās, un ka varētu veikt šo te soli karjerā, un tiešām pastrādāt publiskajā sektorā, pastrādāt pašvaldībā, kas būtu tavs tas ieteikums ceļkājai, ko darīt uzreiz, jo tu esi arī ļoti uz rīcību orientēta. Ko darīt, ko šim cilvēkam, ko ķert, ko grābt? Laikam jau atkarīgs, vai viņš ir jau mācās to IT vai nē, jo tiešām, IT projektus, varbūt tas, kas atšķirās tādām lieliem uzņēmumiem un mazai pašvaldībai, ja, piemēram, saka, ka tu esi IT, tu vari būt projektu vadītājs, un tev varbūt tas IT tik ļoti nevajag, un tad tu vari būt projektu vadītājs, bet tu vari IT uzņēmumā strādāt un būt projektu vadītājs. Ja? Tad pašvaldībā tā nebūs. Pašvaldībā, ja tu gribi būt IT projektu vadītājs, tad tev no IT arī kaut kas jāzina, jo te nebūs citi, kas pateiks. Un pēc pieredzes ir jāsaprot no tā IT. Tev ir jāsaprot, kā tās sistēmas tiek būvētas, kā tiek programmētas. Es arī nepārzinu programmēšanu tik labi, bet tai algoritmiskai domāšanai ir jābūt, lai tu vari tiešām paprasīt, ko tev vajag. Un tas pirmais, pačakot vakances droši vien un pieteikties, vai, ja ir iespēja, tad pieteikties praksē un paskatīties. Jo tiešām Liepā ir maza pašvaldība. Mēs esam 9 tikai IT nodaļā, kas principā apkalpo visas iestādes. Un karjeras virzienā arī tas ir tik, cik tu gribi mācīties. Ja? Jo, principā man jau arī vairs nav, kur augstāk varbūt šeit kāpt pašvaldībā. Ja mēs vienīgi tur nerunājam par kaut kādas jauna, kaut kāda tur smart city departamenta izveidi vai ne, bet priekš mācīšanās un priekš savu ideju īstenošanas pašvaldība ir, man liekas, perfekta vieta. Perfekti! Tieši tas, ko katram liepainiekam gribētu dzirdēt. Ok, tas ir gatavs, un mēs tam nelaidīsim vēl vaļā, jo mums ir ašo jautājumu rauns, kas palīdzēs mums iepazīt tevi nedaudz vairāk kā profesionāli un arī kā cilvēku. Labi. Tāpēc, tātad, es šaušu ar ašiem jautājumiem, un tu pretī ar tikpat ašām atbildēm. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Skriet ātrāk. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam?
Kādas digitālās prasmes? Visas. Pamazām, no katra pa bišķiņam. Rakstīt īziņu vai piezvanīt? Tuvajiem piezvanīt, pārējiem rakstīt. Ja saņem īziņu, tad tu zini. Mīļākā nedēļas diena? Piektdiena. Labākā produktivitāte? No rīta vai vakarā? Rīts, noteikti rīts. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Skriet. es jūtu, ka tā atbild mums. Suņi vai kaķi? Suņi. Mac vai Windows? Windows. iOS vai Android? Android. Lasīt papīra formātā vai datorā? Grāmatas papīra formātā, visu pārējo tikai datorā. Ko darīt lietainā dienā? Lasīt grāmatu, skriet. Piedalīties pasaules čempionātā ar suni. Mīļākais priekšmets, kad gāja skolā? Angļu valoda. Jā. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijusi? Mana mīļākā vieta ir Itālija. Visas vietas Itālijā. Perfekti, tu to izturēji, tu esi čempions. Un paldies tev par šo sarunu. Tagad mēs tev pazīstam tuvāk. Mēs uzzinājām daudz vairāk par Liepāju, par IT Liepājā, par dažādiem projektiem, kas notiek, un lai tev viss izdodas arī turpmāk. Paldies! Paldies, ka paaicināji. Vai tā? Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkadēji IT podkastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!